Buenos Aires. Man liekas, nav itāliski. Jā, nav. Buenos jau uzreiz ir. Džeks, es teicu, ka četri. Kā tik man liekas, tas nav portugīļu. Grāci! Grazie, ragazzi. Labi dienu. Fosīlī! Prieks būt atpakaļ. Face of podcasts. Kopā ar čomiņiem no BC. Priecājies. Es esmu priecīgs. Ir vienkārši šāds reāls sūdīgi, godīgi piedod. Es saprotu. Es esmu bišķiņ piekusis. Man vajag izteigāties, tāpēc mēs ierakstīsim epizodi. Es aizbraukšu uz mežu. Vai tev vajag brīvdienas pēc brīvdienām? Jā, pilnīgi noteikti. Brīvdienas pēc brīvdienām. Tā ir štēle. Tas ir visiem. Es visiem ieteiktu ieplānot. Ja jūs plānojat sev brīvdienas, ieplānojat sev arī brīvdienas pēc brīvdienām. Jūs tā nedarat? Gribētos, bet īsti nesanāk, vai ne? Jā. Pa lielam. Es biju 18 dienas Āzijā, un kā es ielidoju, tā es biju darbā. Tā kā reāli stundas no lidmašīnas līdz darbiņam stundu, un es pēc stundas sēdēju mītingā. Jā, tāpēc mēs vispār tik agri ierakstam 9.30. Es vienkārši braucu, es domāju, kāpēc. Patīk, ka teicu 9.30 ir 10. Nu jā, tāpēc mēs šeit sēžam, es domāju, kāpēc 9.30. Kāpēc mēs nesākām laicīgi, jo kādam bija jāpieņem biznesa lēmums? Biznesa lēmums. Es nokāju tikai 5 minūtes, ja kāds. Jā, 15. Es uzreiz liku 15, bet reāli bija 5. Tāpēc, ka bija 5. No 8 bija. Tu biji 3 sārā nopirka. Man parkings nemelo. Nu, tas ir lejā, bet kamēr lejā, Nu, pagad, 2 minūtēs jau bija augšā. Jaunais kods viņam 1 minūte klāt. Ir šeit ļauts kods. Tieks, te mēģināt kā telefonā skanēs. Jā, jaunais domofons. Kurš pilnīgi kurš skan, bet nestrādā. Jā, mēs atvainojamies, ja fonā jūs dzirdat pēkšņi pīpī. Es neatvainojos, normāli. Nu, pie tā vienkārši būs jāpierod. Tā te būs, kamēr Rihards to vadu nepārgriezīs, kas bija mans pirmais ieteikums. Tā kā viņam griez to vadu nost, tāpat, ka to domofonu 100 gadus nevajag taču. Bet, nu labi, kopā ar jums šodien. Bet jā, nu nāks mums kāds ciemiņš, viņš ir jāielaiž. Nu labi, tur to domofonu. Tas ir tavs domofons, kā grib tādā. Bet tā tad šodien Facebookā. Tehnicis Rihards, Toms Prāvnieks, Kaspars Dvīnskis, čomiņi no BC. NHL jaunā sezona ir sākusies. Pag. No. Pirms es aktuālo. No, davai. Nu. Latvijas futbols zaudē fanus. Bet uzvar spēles. Nezaud, kādus fanus viņi zaudēja? Vienu viņi taču zaudējuši. Es citēšu kolēģi agri. Futbols bija pirms Ralfa, futbols bija ar Ralfu, un futbols pilnīgi noteikti būs arī pēc Ralfa. Nē, labi, mēs varam ātri par long story short. Nu kā? Lielam, jā. Un mums arī viena no kolēģiem arī internetā ļoti aktīvi pakomunicēja. Tur bija ļoti interesanta komunikācija ar konkrēto personu. Es neesmu vēl paspējis. Žēl, gan tas bija diezgan interesanti. Ir. Bet ko pazūdis, es taču varēšu pēc tam izlasīt, vai ne? Nē, tu varēsi izlasīt. Paldies, jā. Man ir screenshot. Tev jau ir screenshot. Jā, izdzēš screenshot. Bet, nu labi, sporta centrā bija raksts, arī redzēju rakstu, varam ātri parunāt. Kas man likās tā interesanti, tā tad fani uztais akciju. Fani grib taisīt akciju, lai fani taisa akciju. Tās ir viņa tiesības, vai ne? Par ko futbolisti acīm redzot apvainojās. Viņiem nepatika. Ja futbolisti nepiegāja pie fanu sektora pateikties pēc spēles, acīm redzot, akcija futbolistiem nav patikusi. Stop. Tad viņi gribēja, lai pienāk futbolisti pēc spēles pateikties fanu sektoram, kurš nefanoja par viņiem. Spēles laikā viņiem bija jāpasaka paldies par to, ka viņi nefanoja. Kāda bija tā doma? Es neteiktu, ka viņi nefanotu, jo man bija spēle. Es braucu garām ar savu skūteri, savu tūlu, un es dzirdēju Latvija no faniem ļoti skaļi. Tas ir skaisti, tas ir burvīgi. Bet stadionā bija vēl apmēram 4,500 līdzutēji. Acīm redzot, ņemsim Ralfu par piemēru. Ņemsim Ralfu, jo Ralfs uzrakstīja, vai ne? Ralfs tātad bija gaidījis, ka futbolisti pieies un pateiksies, jo, manuprāt, tad viņa prāt, bija akcija, un pēc akcijas, turpinam dzīvi, ka viss vecajās sliedēs. Futbolisti acīm redzot apvainojās. Pēc tam Ralfs apvainojās par to. Man liekas, tā kā daudz apvainošanās par absolūti. Šis bija burvīgs žests no futbolistu puses. Es absolūti futbolistu pusē. Pirmkārt, atceramies vienu lietu, ka nav tā, ka ir treneris Loks un spēlētāji Krasavčiki, kā viens man labs draugs vakarā rakstīja. Nav tā. Tā vienkārši nenotiek. Un šis bija perfekts. Tur ir vairāk Krasavčiki un vairāk Loku. Gros kā gribi, bet nav tā, ka tas viss tik vienkārši sadalās. Tā ir viena lieta. Un otra lieta ir tā, ka šis perfekti parādīja to, ka mums ir komanda, kas ir arī treneris un spēlētāja ir komanda. Šīs ir komandas žests. Tas ir absolūti maksimums. Un nav tā, ka viņi var būt vienā pusē, treneris otrā pusē, tad mums ir čau. Tad tā izlase jau
Tad ir jau čau un vēl lielāks čau. Tad tā arī var būt. Šis bija perfekts žests, ka mēs esam vienā laivā. Paldies, jūs pateicāt viedokli, mēs pateiksim savie, bet mēs esam treneri. Un komanda ir treneri. Burvīgi. Ļoti labi žests. Viena vieta būs brīva laikam stadionā nākamajā reizē. Varbūt divas. Nezinu. Varbūt pēc 2 gadiem. Bet labi, būsim godīgi. Pēc uzvaras tas stadions piepildīsies labāk. Diezgan droši. Nākamā tagad ir 18. novembris ar Horvātiju. Yes. Nē, izbraukuma vēl ar Turciju, bet diez vai, kas Turcija. Nē, es par mājas spēli. Jā. 18. novembrī nebūšu. Es diezgan droši varu pateikt, ka es arī nebūšu. Iespējams, ka jūs arī iepriekšējās spēlēs nebijāt. Es biju uz iepriekšējo. Tu biji pareizi, kaut kas tāds tur bija. Bet, tā kā Žalgiris kāsa, viņi tur aizgāja ar faniem parunāties, pateikt, Leonu Veču, nesat. Jā, bet tur tā situācija bija, te bija nedaudz labi, bet zin kā, nevilksim vienā maisā klubu un izlasi. Divas dažādas lietas. Klubs un izlasi ir divas dažādas lietas. Un tie cilvēki, kas ir nopirkuši klubā abonementu, teiksim, Anglijas Premjerlīgā uz visu sezonu, un viņi saprot, ka ir D pilnīgāk, ka viņi tagad kaut ko viņi grib darīt, tāpēc, ka viņi to abonementu nevienam vairs nevarēs pārdot. Tad viņi, protams, ka rīkojas, bet tas ir klubs, tas ir biznes. Tas ir pilnīgi. Man personīgi galīgi nav iebildumi pret fanu akciju. Man liekas, vai es būtu tādu iedomājies organizēts, visticamāk, ka nē. Bet tas tāds kaut kāds copy-paste no kaut kā, labi, dara kā grib, demokrātija, mēs varam visi izcelties kā gribam, bet 45 minūtes mēs nē, un tad tomēr 45 minūtes mēs jā. Tad man liekas, vai tu tā kā jāved? Nē, tas tā kā, iedomājies, tas tā kā streiks, kas nav pilns streiks, bet tu pusdienu neej uz darbu, vai ne? Akcija par to vektoru, ja? Plakāts man patīk. Plakāts bija ļoti. Bet kas tā? Es esmu tikai izlasījis Ralfiņā Elandu, to, ka ir uzvara, un es gribēju apstīties, bet nebija laika. Kas pa akciju? Man liekas, kas plakāts tā akcija ir? Nē, ok. Varbūt kāds klausītājs arī nezina. Tātad sāksim ar to, ka bija plāns, kā saka, izteikt protestu par to, ka Latvijas futbola izlasē nekas nemainās. Atgādināšu, ka treneris nemainās. Dāņu saut. Jā. Un iekavās atceramies, ka Latvija spēlē vienā grupā ar Horvātiju, Turciju, Velsu, Armēniju, un tad arī mēs esam šajā grupā, kas mēs nevienā... Es pēc vakar pastījos transfer market datus visām mūsu grupas. Mums kopā saliekot futbolistus, pat Armēnijas dārgākais futbolists nesenāk. Tas tā īsumā, tādam īsam ieskatam. Mēs nevarināsim par to, ka mēs nevienā no spēlēm neesam favorīti, bet tur ar koeficientiem ļoti grūti spēlēties pat ir. Tas ir viens. Nākamais ir tas, ka labi gribēja izteikt savu sašutumu un vēlmu, tad tā ideja bija tāda, ka nodzied himnu spēles sākumā, un tajā brīdī, ka himnu nodziedāt, visi demonstratīvi iziet ārā no tribīnēm. Uz pirmo puslaiku. Uz otro puslaiku atgriezās apkārt. Tā arī Latvijas futbola izlases fanu sektors, ne? Jā. Kā sektors tā arī izdarīja. Pēc himnas viņi vēl visi Latviju kopā lecam nobliezu un tad devās prom un atgriezās uz otrā puslaika. Tirgotājs pieļāja, bija ļoti priecīgi. Viņa visu spēli kaut kas tur notikās. Gars rinds bija. Rinds bija bijis pirmo puslaiku. Kurī tev gan bija sūdīgi, tu tādu maziņu pie kā sektora, tā kurī tev ar tiem toitojiem? Daugavas stadionā vairāk vietas, vai ne? Tur visur riņķi apkārt. Tur viņi varētu ārā, vismaz parunāties, bet tur vajag saspiest. Būs 45 minūtes, paēg saspiest. Grūti, ja? Tāpēc viņi nolēma, ka uz otro puslaiku ir jānāk atpakaļ. Bet es 100% zinu, kad sēdē telefonā skatījās, atver lietotnīti un sekoja līdzi. Nokāra visi internetu vietējo, ja tur cilvēkiem riņķī. Cilvēks brauc un veids izslēdzās mašīnā. Kas notiek? Izskatās. Bet tā savalkot, man personīgi ne pret akciju ir iebildumi, ne pret futbolistu reakciju. Man tas viss tā liekas loģiski. Dots devējiem atdodās, es teikšu tā. Principā, jā. Man patīk šajā visā, ka tiešām komanda, tā spēle, kas bija vakar, es varu baudu skatījos viņu īstenībā. Vakar bija laba spēle. Kā mūsēja kapā. Tu neredzēji, Riharde? Man bija pašam spēle. Pareizi, jā. Es redzēju pirmo puslaiku, otrais puslaiks jau, kad sākās, tad es izcils kāpiņš, tur bija ļoti labi mazāk. Bet tas, ko es lasīju, es futbolu tik ļoti nešarīju, lai varētu spriest tā ir vai nav. Tā kā viens viedoklis, ko es ieraudzīju, kas man tā kā aizsērās, bija tas, ka laukumā bija cīņas spars, bija pašadevums 100%. Viss notika. Bet nebija taktikas. Par to es nemāku spriest. Man vienkārši tāds komentārs aizsērās. Tad redz, kas mums pietrūka. Cīņas spars, jo bez taktikas var visu izdarīt. Nē, bez taktikas daudz ko jau nav. Bez taktikas ļoti grūti ir spēli uzvarēt. Bet, zin kā,
Nu, ir Dainim, viss ir čila to komandu. Pasties, kā stāv un krīt ar cilvēku. Tur ir vairāk spēlētāji, kas tur bez Daina. Vai tev negribētos, lai ir cits treneris? Godīgi? Jā. Es neredzu, ka kāds cits sasniedz kaut ko vairāk kā Daina šobrīd. Nu, pasties iepriekš, kas mums tur ir bijuši. Laktiņa nav augsta. Paskaties, tas gan Latīņa nav augsts, bet paskaties iepriekš. Nu, tā kā mums tur bija Slavīša, jā, mums bija Soms, tas, kā viņi tur sauc, vai tur tituliem bagātais. Ne tituliem bagātais, bet nu, kaut kas jau tur šo to dzīvē redzējis. Šo to viņš ir redzējis. Nu, viņš man īstenībā patika. Mīkstu Patalainens, tā viņš sauc. Jā, pareizi. Jā. Viņš bija foršs veids. Labi, ko es kā svētdienas futbola līdzjutējs sagaidu no mūsu valstsvienības un no mūsu valstsvienības trenera? Es gribu, lai ir komunikācija uz āru tāda, kas man paliek sajūta, ka lietas notiek pareizajā virzienā, un man liekas, ok, tagad ir sūdīgi. Es saprotu, ka tagad ir sūdīgi, un es arī saprotu, ka ir nenormālai veiksmē jābūt, lai tagad nebūtu tik sūdīgi, kā ir. Jo vienkārši mūsu futbolistu līmenis, ja mēs tā paskatāmies, pret ko ir jāspēlē, ir tāds, kā ir. Tā kā Toms teica, mēs nevienā spēlē pēc Čomiņu no BCF koeficientiem pirms spēles neesam favorīti šajā ciklā. Un tas nav tā, kā basketbola izlase nebija. Dainis ir pie šprices, tāpēc viņi nebūs favorīti. Bet tas nav tā, kā basketbola izlase nebija favorīti. Tur praktiski nevienā spēlē pasaules kausā basītī. Šis ir citādāk. Šis ir savādāk. Šis ir vēl savādāk. Jā, jo šeit arī neizšķirts iespējams, un tāpatās ir sliktāk. Tā kā ieliekam to līniju. Es gribētu, lai tas treneris, kad es skatos uz to treneru, man liekas, jā. Tas ir tas cilvēks, kas varētu Luka Banki futbolā, ja? Kad tu gribi brīnumu darīt, tu gribi maģiku. Es skatos uz Luku, es klausos, ko Luka saka. Un, labi, tas viss arī, protams, iet kopā ar basketbola izlases rezultātiem. Basketbola izlasē kopš ir Luka ir rezultāti. Zin kā, ja Luka pajāt visas spēles, tad... Priekškvalifikācija viss jau bija sajūsmā tajā brīdī. Ka mēs nesām ārā tur pirmajās divās spēlēs. Es biju skeptisks. Nu, re. Ir ieraksts, kurš teica, ka es saku, kaut kas, man liekas, tur ir fake, bet nav. Vienkārši palasot intervijas ar Dainu, man personīgi ir tā sajūta, ka Dainam liekas, ka viss ir riktīgi čotka. Ka viss ir forši. Viņš ir pietiekami inteliģents cilvēks. Jā, viņš ir ļoti inteliģents, sarunas ar viņu ir interesants, bet viņš kaut kā... Tas viss preses komunikācijas spēlētājiem kaut kāda brīža, ka viņš kaut kur kādam iedod iekšā, skatu nē. Man, teiksim, agrāk man nebija tik labs viedoklis par viņu kā tagad. Kopumā mēs skatāmies. Teiksim, manās acīs ir vektors uz augšu. Jā, drusciņi. Es vispār neesmu dzirdējis, kā viņš runā. Mums viņš bija vienreiz saruna ar Kasparu. Viņš ir ļoti interesants. Jā, un viņš ir ļoti inteliģents. Ļoti. Jo Kaibums Instagramā es neesmu redzējis tā kā ar viņu kaut kādu dialogu. Tas, manuprāt, ir vairāk pārmetums Kaibums Instagram kontu turētājiem par to, ka viņi... Nē, jā, tāpēc es saku, bet es tikai tur redzu to influencerīti... Labi, kur krievvaloda ir pamatvaloda, man liekas. Labi, bet no lielākais plus tieši par valodām runājot. Tas, ko man arī norādīja viens karstasanīgs Latvijas futbola izlases atbalstītājs. Viņš kārto lietas šajā jautājumā. Krievu valodu no izlases ir izskausta. Tas ir viens no izlases, otra lieta arī citos līmeņos viņš par to arī runā. Citos līmeņos viņš arī to mēģina sakārtot. Tur, kur Dainis ir klāt, tur mums darba valoda ir tikai latviešu valoda. Un Latvijas futbolā tas bija tā situācija tikko par to, ka viens no treneriem palūdza skaidrojumu tiesnesim latviešu valodā. Viņam iedod zeltaino. Absolūts bezsakars. Kas ir lielāks bezsakars? Tiesnes uz spēli nenormālā pālī vai dod zeltaino kartīti par... Zeltaino kartīti. Grēks ir grēks. Es jau teikšu tā. Pālīdzi, zini, kā tu varbūt koncentrējies vairāk par to. Uz līdzsvaru izjūtu. Uz to, tev ir vismaz 100 minūtes jākoncentrējas. Un tad tu mēģini nepieļaut sūdzes. Bet iedod zeltaino. Nepaskaidrojot latviski. Tur ir tā, ka tu jau esi padevies. Mēs visi zinām, tie, kas ir pilngadīgi un kas var aizrauties ar atspirdzinošiem dzērieniem un ir to kādreiz darījuši. Mēs zinām, ir tā robeža, ka tev liekas, ka tu esi pat vairāk sakoncentrējies un gatavāks nekā, ja tu būtu pilnīgi skaidrā. Bet tā ir ļoti smalka robeža. Izņemot pie stūras. Bet tajā pašā laikā varbūt, ka cilvēks nesaprata, ko viņam latviski saka par to skaidrojumu. Viņš gribēja latviski. Viņš domāja, ka viņam uzdirs. Tas tāds aizsardzības mehānisms. Viņš uzreiz viņš būtu nesaprata. Tāpēc es nevaru tā viennozīmīgi pateikt. Es nevaru. Es nemaz neatbildēšu. Viņš jau varēja vienmēr pateikt, ko lūdzu jūs man teicāt. Kurš tad tiesnesis? Jā.
Es jūs nesapratu, jūs varat izskaidrot man tīrā latviešu valodā, ko jūs tikko man palūdzāt. Jā. Nu labi, par futbolu vēl ir kādam kaut kas piebilstams? Kas sirds? Laikam jau, ka nav. Paskatīsimies, kā mums par Turciju ies. Ja mēs iznesīsim Turciju vēl tūlītās uz svaigām pēdām. Tas īstenībā būtu feini. Tas būtu ļoti feini. Pastāvēs Turki, Horvātus vinēja. Viņi ir tā kā, mēs tūlīt kvalificēsies Eiropas čempionu. Un tad varbūt. Un tad varbūt Ralfiņš būs tā kā Dinamo Jurčiks. Atšķist, kur nelaidīs stadionā iekšā. Nelaiminās. Labi. Šī tik tāls nebija aizdomājies. Es arī nebiju. Es jau biju aizmirsis tā, ka tā notiek. Mājticība augstā līmenī. Labi, bet par hokeju NHL sezonu tā. Kāds ir Porto? HC Porto? Šis ir HC Porto fanu klubiņš. Kā ir gājis HC Porto? Es nezinu. Bļāns, Džek, pašvaks jums tas fanu klubiņš, ja jūs sakat, ka jūs esat fanu klubiņš. Pāk, mēs iesildamies. Tu neesi Porto fanu klubiņš. Viņi gandrīz dabūja Edgars Masāļs. Viņi pat bija aizsūtījuši WhatsAppā ziņu. Nē, pat līgumu bija aizsūtījuši. Bija jāparaksta tikai. Reģi tikai nezināja kā. Varbūt. Parakst, tāpēc, ka bija vajadzīgs. Viņš teica, ka varētu izdrukāt un parakstīt tāpatās. Es teicu, es neesmu drošs, bet labi. Man liekas, ka tā tas nestrādā, bet varbūt ar hokeja klubu Porto strādā. Labi, par NHL varam? Protams, ka varam sākt, jā. Labi, jaunā sezona sākusies. Mums tas tāds negaidītākais, interesantākais, ko varbūt pirms 12 mēnešiem mēs nebūtu minējuši, ja mums teiktu, kas varētu nākamās pēc gada NHL sezonā notikt. Ja tev teikt, ka Uvis Balīnskis debitēs NHL, liktos, that's a long shot. Bet tā patiešām ir noticis. Debijas spēle Floridas Pantērās, zaudējums, spēles laiks 12 minūtes, 2 noraidījumi. Es neredzēju tos noraidījumus, diemžēl. Es tos highlights skaties, tu baigi nevarēji. Es arī highlights nebija izcelts. Tur būs jātina atpakaļ un jāskatās. Tātad Maks Sūds, viņš nesavārīja, lai highlightos izcelt. Tas ir labi, bet mīnus viņš tāpatās tur nopelnīja. Jā. Nu, ne tā kā Zemgus ir mīnusu līderis pēc pirmās kārtas. -2 jau arī nav tik slikti. Pie 5 vārtu spēles ielē, tur viss ir ok. Zemgus ir uz ledus, notiek Štelis. Pretiniekam komandai, bet Štelis notiek. Kā ir, tā ir. Zaudēja visi mūsējie. Šonakt bija diezgan traģiski. Ja man pateikt, kāds pirms šīs nakts, ka būs futbolists spēlēs vai ne, tur volejbolists un 3 NHL spēles mūsējiem. Bet būs tikai viena uzvara. Kur tas būs? Jā, uz futbolu tu nešautu. Es īstenībā uz futbolu nešaucu. NHL drīzāk varbūtība lielāka, varbūt pat pludmales volejbolistiem es iedot. Ziņām no rīta nākot izrādās, tie ir futbolisti. Vienīgie. Es ir izcīnījuši uzvaru. Tā kā diezgan pārsteidzoši. Bet, zinu, kā pirmā spēle, pirmā iespēja. Bet, kas man pārsteidz, Uvim iedeva jau pirmo ripu par pirmo spēli. Labāk būtu pagaidījuši, ka man viņš iemetīs kaut ko. Vai viņi zina kaut ko vairāk? Tas man abēdina, ka tā sāk. Bet tā bija viena no lietām, ko es arī iedomājos. Es nebiju ievērojis, ka par pirmo spēli vienkārši dot ripu. Bet nē, forši. Protams, Uvim tagad būs ripa no pirmās spēles Nacionālajā hokeja līgā. Bet īstenībā tas ir fenomens. 27 gadi. Pēc drafta, čau, NHL. Tas ir kosmos īstenībā, tas, ko mēs redzam. Uvis Balīnskis Nacionālajā hokeja līgā un spēlē savus tās 12,5 minūtes. Zin kā, lai viņš tagad apbružājās ar visu, bet tās atsauksmes, ko es tur mēģināju sociālos tīklos pameklēt, ko tur vispār Pantēra līdz tā saka, pirmā kārtā baigi daudz ko nesaka. Viņiem, es domāju, ka viņi spēcīgākā līdzjutēja bāze, sāksim ar to. Bet es arī domāju, ka pēc šādas spēles, kur viņi ir 0, sezonas pirmajā mačā piekāpjos ar 0-2, izdara vairāk kā 40 metienus, negūst vārdus. Aizsargi nav tie, kurš pirmos. Jā, tos neapēdīs pirmos. Viņi atcerās, tas būs flashbacks no pagājušās sezonas. Viņiem bija paga. Bet zin kā, es domāju, ka te nekāda akmeņa baigi nelidos viņu virzienā, jo, viņi jau nav Edmontons Oilers, kas pamanījās izgāzties pirmajā spēlē. Labi, bet viņi spēlēja izbraukumā. Tas bija ok. Tā kā Edmontons Oilers. Bet... Jā, 8 rips ielaist ir ok. Jā, tur var uzbrucējiem paprasīt kaut ko vairāk. Bet aizsardzībā kā viņi spēlēja, īsi atkāpa par Edmontonu.
ak, tu šausmas, tās diagonāls gāja, jebkuru, ko tu izvēlējies, tā diagonāli izgāja cauri, un tās nojas bija uz visām pusēm, tikai ne uz īsto pusi. Tas bija tiešām episki atsevišķos brīžos. Kaut kas viņam nebija gatavs uz to spēli, kaut kas viņam nebija gatavs. Bet, cepur nost īstenībā NHL man ļoti patīk, to pirmās spēles, kuras es uzslēdzu paskatīties. Es arī interesi slēdzu spēju sākumus. Kā viņi tā kā atklāja tās sezonas un visu. Un īstenībā ļoti to savu vēsturi viņi ceļ augšā, kā viņi tur Vancouverē, tur to Kvinam, to kapteiņu kreklu iedeva, tur vecos kapteiņus izsūtīja Bostonu, tur visus tos savējos vecos večukus arī sasauc tribīnēs un uz ledus, lai nelētu spēku sezonas sākumu. Viņiem tie mārketingi ļoti labi, tā ka viņi tiešām to savu vēsturi nes līdz, man patīk tādā ziņā NHL ļoti, kā pāris, ar tādu elegantu tādu pieeju visam aizgāja sezonas sākumā. Es redzēju savukārt nedaudz no Vegas pirmās mājas spēles. Cilvēki priecās, ka paskatieties, beidzot arī Kazino bija uz ledus Nacionālās hokeja līgas spēlēt. Redzēt viņiem to, ko viņi griez, to tur struntu. Viņi savu pilsētas firmas zīmi izceļ. Normāli. Nākamreiz viņi ruletīt griezīs vai kaut ko tādu. Es tā ceru. Uz ledus lielo ruleti. Tagad pokerīt. Labi, bet par Uvi Balinski, Uvis tāpat turpinās spēlēt. Tagad vismaz sezonas sākumā 2 vadošie aizsargi Ekbalts un Montors ir ārā uz ilgu laiku. Un, jāspēlē būs. Es tos noraidījumus arī saku, es neredzēju. Man, kā cilvēkam, kam gribās, lai Latvijas hokejistiem labi visur veicās, norakstīsim uz satraukumu. Es tā vismaz šobrīd darītu. Norakstīsim. Čals strādājas mēs. Nekļūdās tikai tas, kurš neko nedara, kā man matemātikas skolotājs agrāk teica. Bieži man. Jau labi gāja matemātikā. Sometimes maybe good, sometimes maybe shit. Atkarīgs bija no dienas un no laika, cikos es ierados. Jā. Buffalo sābrieši. Es ticu, ka šis ir tas gads. Šim ir jābūt tam gadam. Nav variantu, ko nebūs. Cik var? Come on. Es nevaru no iepriekšējiem gadiem paņemt tādu kompilāciju, samontēt, ka katru gadu mēs to sākam. No 18. vai 19. gada, no kura mēs sākām. Katru gadu. Mēs katru gadu. Seiburs būs. Seiburs būs. Šogad jābūt. Pagājušo gadu ap šo pašu laiku mēs runājam identisks vārds. Mēs tolās varam nosaukt arī šos burvīgos faktus droši vien, kas arī gan par tā, ka viņi tikko pagarinājuši, labi, īstenībā līguma pagarināšanas. Tas ir labi, ka viņi ar Dalīnu pagarināja līgumu. Nē, labi, man ne jau tikai Dalīna Powers, jau var parakstīt. Jā. Līdz 3.1. Tas, kas man ko es biju cerējis, ka viņi vasarā izdarīs un ko viņi neizdarīja, viņi to vārdsargu jautājumu nerisināja. Viņi acīm redzot uzskata, ka Devons Levī būs Džeks. 21 gads. Viņš bija pasaules čempions, vai ne? Bet viņiem ir Ukko-Pekka Lukkonen. Jā, viņiem ir Eriks Komrība, Pekka Lukonens nebija pieteikumā uz pirmo spēli. Viņiem 3 vārdsargi, no kuriem Komrība ir pieredzējušākais 28 gadi, Pekka Lukonens, joprojām pietiekami jauns 24 gadi, un Levi ir tikai 21 gads. I don't know. Bet toties, kā viņi ietaupa uz vārdsargiem. Viņiem Komrī ir nepilni 2 miljoni. Tāpēc arī tāpēc Lukam 8. Power, līgums tev, Dalīna, līgums tev. Mums ir vārdsargi. Vārdsargs pusi no komandai ieskrieties. Mums ir aizsargi. Mums viss notiek. Nē, Levi, es atceros pagājušajā gadā debitē. Viņš tur sezonas beigās tika pie špricis un diezgan spilgtas spēles. Šis ir tas, ko ik pa brītņam jau var teikt. Mēs jau arī par Edmontonu Oilers ik pa brītņam runājam, ka varbūt tā kā prasītos, bet kā izskatās, ka tie vārdsargi uz katru stūri nemētājas izrādās šajā līgā. Iedomājies, wow, surprise. Lūk, un tad, jādzīvo ar to, kas ir. Tas būtu, vārdsargu līnija vien tādu līderīt vien prasītos. Es pat teiktu, ka vien tādu ļoti pieredzējušu vārdsargu būtu prasītos, kad tev ir, jaunais ar veco kopā, kā bieži vien tur tev. Pagājušajā gadā viņi to kā mēģināja. Viņiem bija Andersons. 41, 42 gadu vecumā. Viņš tehniski skaitījās tur kaut kādos brīžos. Jā. Nē, es domāju, ka viņiem parādīsies vārdsargs sezonas laikā vēl. Tā jābūt. Viņiem kaut ko vajadzētu risināt, jo šī kombinācija nav tāda, kas ir ļoti pārliecinoša. Viņiem turklāt 2 vārdsargi, kuriem beigsies līgums sezonas beigās. Tas arī, viņiem tā kā kaut kas ir, tomēr jādomā lietas labā. Bet pārējais sastāvs taču ir fantastisks. Tur ir Peterka, Aleks Tāksteņš, Tomsons, Jess Skinners un vai ne Peytons Krebs turpina progresēt, vai ne? Viss notiek aizsardzībai tādas superzvaigznes. Protams, ka viss pēc notīm visam ir jābūt, un mēs ap Ziemassvētkiem redzēsim viņu ļoti augstu, un tad mēs cerēsim, ka viņiem izturēs
slodzi šī komanda. Jo kaut kā katru gadu viņi sāk lūst ap Ziemassvētkiem. Varbūt viņi... Nē, nevajag neko. Es gribēju... Nē, bet domāju, ka nē. Nevajag. Yeah. Elsmers Dikins, Columbus Blue Jackets. Elvis otrā spilgtākā zvaigzne. Viņš tādu spēlē. Wow! Tā kaut kur arī viens komentārs, kas man aizķērās, bija, ka pagājušā sezonā uz vienas rokas pirkstiem varēja saskaitīt tik labas spēles, kā Elvim bija pirmā sezonas spēle, bet sausais atlikums turnīra tabulā ir zaudējums. Jā, 2 ielēs rīps, 3 no 3-5 atvairīt, tos beigās 2 viņi iekrāmēja tukšos. Tas ir labi. Sākums vajadzīgs ļoti labs. Un Reku Spencers, Martins, Daniels Tarasovs, viņiem ir lielais komplekts sezonu. Ar šo komplektu tad arī viņi sāk žonglēt. Ja Elvis spēlē, viņam, loģiski, viņš ir dārgākais vārdsargs, viņam dos pirmajam, viņam priekšroku, un skaidrs, tur arī Kekalainens noteikti pie tā arī piestrādās, jo tomēr viņš parakstīs viņu līgumu, viņam viņš jānotur komandā un jātiek pie liela spēles laika. Sāk šādi arī jāturpina. Zini kā, tu neko nevar daudz pateikt. Elvis ir Elvis, viņš ir rockstar. Kolumbus varētu pacīnīties par Stanley Kausa izcīņā. Vai es to gaidu? Es to gaidu, bet vai es tam ticu? Laikam tā vajadzēja prasīt, jā. Jā. Tu tici, jā. Negluži. Es ceru, ka mani patīkam pārsteigs, ka būs tā kā citādāk, kā es esmu iztēlojies. Jo patiesībā, ja mēs skatāmies uz to komandu, viņi savā divīzijā, es nevarētu teikt, ka viņi būtu top 4-nieks. Drīzāk teikt, ka nekā jā. Tā, ja mēs skatāmies, kas ir viņu divīzijā, tad tas ir, viņiem ļoti grūti būs kaut kur tur izsisties cauri. Ar šo sastāvu, kas viņam ir šobrīd. Tādā ziņā jāliek uz papīra, teikt, Buffalo. Nē, tā, protams, Sabres krietni jaudīgāk liekas par... Viņi nav vienā laivā, bet pēc būtības. Jā. Un Vancouveras Canucks, kas arī mūsu komanda būs šajā gadā, Bļugars gan pirmajā spēlē nepiedalījās. Jā, beigās trauma izrādās. Jā. Un Arturs sezonu iesāk Farm klubā. Viņi bija tie, arī, kā jau Toms minēja, Edmontonu nopēra ar 8-1. Tā kā tas ir for real, vai tas bija fake 8-1? Kaut kas tur vienkārši nebija pareizi. Tas bija bišķi netaisnība pēc hokeja. Tā nenotiek dzīvē. Šis bija kaut kāds izņēmums. Skaidrs, ka tur cilvēki sāks tūtās spēlēt. Atceramies pagājušo gadu ar Conoru McDavida sasniegumiem, kas bija wow, kosmos un tie 100, cik tur tie punkti, rekordi, kādus viņš tur tik pārsita, kas tur nebija N gadus izdarīti. Un viņi jau iemet to vienīgo golu, kas bija vairākumā. Raizēt, gols jābija vairākumā. Jā, līdz ar to, okei. Tātad tas bija pats svarīgākais. Tagad mēs atrisināsim aizsargus, kā pareizi turēt nūju un kā jākustās, un tad jau var aizies. Tie džeki jau beigās sametīs. Tur jau vienā brīdī vienkārši nesagāja. Šoks tur bija, šoka elements. Tajā spēlē ievēroja Tačers Demko vienā brīdī tika pievējumās. Es nezinu, es esmu kaut ko tādu dzirdējis, vesels tehnikas. Sabijos. Tehnika. Vārdsargs spēles laikā pievējam savu masku. Ķiveri. Basketbolā tā nekad nenotiktu. Tu esi bijis basketbola spēlē tuvu vemšanai. Jā. Bet tas nav tāpēc, ka viņam ir liels. Tāpēc, ka tev ir poha, bet tāpēc, ka tev slodz baigā. Nē. Basketbola nometnē, jā. Nometnēs, jā, tas gan. Bet spēlē, gan jau, ka es esmu redzējis, kā amerikāņu futbolā pievemi laukumu. Vairākas reizes tas ir redzams. No amerikāņu futbolā. Oķīties tā kā neatminos, ka kaut kas tāds būtu bijis. No amerikāņu futbolā, man liekas, tur uzšaudu pa galu, tur jau vienu varēja. No arī to pa kuģi. 8. konkašens, viņš uzreiz izliekās un mauc tālāk. Tur nav ko čakarēties. Jā. Bet viņš šā spēle nepabeidz. Formulā 1 ir bijuši gadījumi, ka tur arī, zin, ka tur uz GeForce un tā, ka viņi tur tajā savā ķiverītē arī. Man liekas, ka vai tik tas nebija Marks Vēbers, vēl, man liekas, viens no spilgtākajiem. Nesen viņš brauc, ka man tas bija Koreja vai kur viņš tur brauc. Ir basīti, redz, ko Gerijs Peitons otrais ir mutītais esievējums. Pat ne no alkohola. Zin, kā atraudziņa nav. Nav ko rīt pirms treniņu un spēlēm, pelmeņus. Redz, ka ir basketball player pukes on opponent a breakdown. Pēc breakdowns. Play by play tā kā. Un tad mēs redzam, viņš atver muti vaļā un viņa pusdienas. Labi, es jums iedošu, ko Čomiņi domā.
par mūsu komandu izredzēm. Bļā, viens bija atvērs un aizvērās ciet. Tūliņ ātri atradīšu atkal. Labi, kamēr tu tur meklē vispār, jo tad atgādināšu to grupu, kas ir divīzija, kas ir Kolumbusē, Pittsburgh, Washington, New York Islanders, Devils, Flyers, Hurricanes, Rangers. Principā abas, ne New York, principā pat abas New Yorks, drīzāk Karolīna, New York, New Jersey, Pittsburgh ir tie, kas ir galvenie kandidāti uz klopēšanos par vietām. Man liekas, ka New Jersey un Karolīna vispār, ja mēs... By far. Jā, visā līgā. Top 5 visā līgā. Tas ir tas, kas tajā grupā ir tas sliktais moments, ka viņiem ir baigi smagā izmaiņa. Tā divīzija baigi smagā. Tas nav labi. Bet, labi. Tātad mūsu hokeistu komandu izredzes iekļūt izslēgšanas spēlēs pēc čomiņa no BC domām, kāda ir koeficienti. Floridas Panthers, protams, ar vislabākajām izredzēm uz iekļūšanu izslēgšanas spēlēs. Pieredzīti. 8. līdz finālam. 1,45 ir koeficients, ka viņi tiks. Playoffos 2,75 ir, ka netiks. Es domāju, ka... Tagad tad jāsāk uzreiz domāt, kas tajā divīzijā neiesiek. Labi, protams, ka tur ir tās wildcard pozīcijas. Jā. Bet Toronto, Tampa Bay, Florida, Boston, Buffalo, Ottawa, Detroit, Montreal ir grupa. Divīzija, tad bija Atlantiks. Toronto, jābūt. Bostonai jābūt. Kā vajadzētu. Tampa, zin kā, viņi arī nav muļķi. Teiksim tā, ja mēs gribam ielikt tur Buffalo iekšā, tad baigi grūti jau sāk kaut kā iežonglēt arī Floridu. Paliek sarežģīti, ne? Buffalo, starp citu, ir visinteresantāk, manuprāt, tāpēc, ka Sabres izredzes iekļūt izslēgšanas spēlēs monētiņu. 1,9, jā, 1,9, nē. Šī ir tā investīcija, kuras uzlikt savus investoru brilles. Un izījā. Viņas var sakombinēt šitās? Es nezinu. Tad es neieteiktu Floridu ar Buffalo kombinēt kopā. Jā, Florida ar Buffalo. Jo viens nebūs. Nebūs. Un, ja gribās likt uz vienu, es ieteiktu uz Buffalo. Koeficients lielāks. Investors tomēr runā. Koeficients lielāks. Jā. Vēl lielāks koeficients ir uz Vancouveras Canucks. Iekļūšana izslēgšanas spēlēs 2,3. Jā, 1,62. Nē. Tiks. Priekš latvieši. Divīzija Pacific. Es principā varētu nosaukt to secību, kā varētu izskatīties. Tā, rekurs atvērt tagad vaļā. Tātad, ņemot vērā, ka tur ir Vegas, Vancouverā, Calgary, Anaheim, Los Angeles, San Jose, Edmonton un Seattle. Edmonton, Vegas. Jābūt Edmontonai, Vegasai ir jābūt čempioni, un bez McDavida nav izslēgšanas spēles. Tas neskaitās. Jā, tad sezona tiek izdzēsta. Jā. Tālāk ir jautājumi par Seattles Krakeniem. Vai viņi turpina tikpat labi pārsteigt kā pagājušajā gadā? Es domāju, ka nē. Los Angeles un Calgary. Šitas piecinieks figurē arī lielākajos apskatos, ka šim vajadzētu būt tam, kas iet iekšā. Un tad aiz viņiem nelaimīgi steidž arī Vancouveras Canucks. Bet pēc pirmās spēles liekas, bet Canucks taču var iemest golu. Viņam vārdsargs pieviem atnāk otrs un pabeidz. Nevienmēr tur 22 metieniem 8 golus dabūs. Tas parāda Edmontonas Oilers situāciju. Viņu galvas sāpes jau pēdējos 10 gadus visticamāk. Bet Vancouverā, es teiktu, tā viņi ir uz līnijas un vai nu izspiedīs viņu vai nu Seattle vai Calgary. Man liekas, bet viņi būs... Tev liekas, ka viņi reāli būs iekšā cīņā par izslēgšanas spēlēm? Viņi būs cīņā. Viņi būs cīņā, bet es nezinu, kurā brīdī viņi izslēgsies. Man liekas, ka viņi izslēgsies ātrāk nekā Latvijas U20 izlasa no U20 čempionā? Jā. Okay. Tā ir laba līnija. Un tad absolūtākais underdogs uz iekļūšanu izslēgšanas spēlēs ir Merzļikin Columbus Blue Jackets. Es esmu pat īstenībā laikam pārsteigts, cik liels ir tas koeficients. Bet tā ir tā viņu grupa, divīzija. Viņiem ir briesmīgi. 9,5 ir koeficients, ka viņi iekļūst izslēgšanas spēlēs. Jau galvenie favorīti - Devils un Rangers, Hurricanes. Šitam trīniekam, tur vieta ir apsolītajā zemē jau. Un tālāk, kad mēs ejam, kas mums tur ir? Islanders, Pittsburgh Penguins, Sydneys Crosbys. Grūti, tur jābūt fantastiskai sezonai. Neviens neteica, ka būs viegli. Jā, bet ar Maiku Babcocku varbūt viņi varētu to izdarīt, bet viņam patīk skatīties citu telefonu. Tā. Bet galvenais ir ticēt. Jā.
Galvenais ir ticēt. Es to ieraudzīju, uzreiz screenshots un gatavs. Come on, tā kā es esmu redzējis visādas absurdus grafikas vai kaut kādas muļķības, bet šī NHL pārspēja jebko, ko viņi iepriekš ir darījuši. Ir bezjēdzīgas statistikas, ir neadekvātas statistikas, bet šitas ir... Džeki, ļaujiet viņam sezonu nospēlēt. Viņš pirmajā spēlē nūju aizmirs uz ledus paņemt līdzi gandrīz. Viņš gan tur atrunājās, ka viņam vienkārši viena bija kaut kur pazudus, viņš aizgāja pēc otras, bet tas neizskatījās pārliecinoši. Viņš otrajā spēlē iemeta golu. Ok, viņš ir supertalants, bet arī tas par NHL un to, kā viņi sāk sezonu, par kalendāru, cepurnos, kā NHL ir izdarījuši. Pirmajā spēldienā Bedārds pret Crosby iemetienā. Tas bija, tur cilvēki bija izdomājuši, ka šitā tas būs, un tā tas arī notika. Un tas nofilmēts, visu vēl tiesnesis piespriezt. Sidnī, prieks tev redzēt vēl vienu sezonu NHL. Jā, čau, Konor. Welcome to the league. Welcome to the league. Un viss, tas bija tik skaisti. Tas bija elegants. Un tad nākamajā dienā uzreiz mēs redzam Toronto ar Monreālu, kur ir kautiņš pēc kautiņa. Tad cilvēks zina, kuri nevar sadalīt, vai ne, teritoriju. Un tur tas spēles pirmās dienas ir svarīgas, lai drusciņi iekustinātu līgu. Šis būtu līdzīgi tā kā Viktors iemet pirmās 2 punktus, un tad ir LeBron James. Bet tas ir tas apmēram. Chasing greatness. Bet īstenībā te bija viena laba statistika. Es ceru, ka NBA tā uztaisīs. Ar ko viņiem ir pirmā spēle, zini? San Antonijā Viktoram. Jā, tā, kur te tā bija? Kā viņš dežūrē, tur jau var savākt punktus. Tātad, ar vienvārdu sakot, par to pirmo spēli Bedārdam. Viņš bija baigs smukā statistika izvilkt ārā, es viņu jau piečikoju. Uzbrukuma zonā viņš bija līderis spēlē ar Rīpu. Cik viņš atradās ar Rīpu uzbrukuma zonā? Numur 1 pozīcijas starp spēlētājiem visiem. Tālāk, spēlē vai vispār? Pirmajā spēlē, tieši konkrētajā spēlē. Tālāk ieiešana zonā 9 reizes viņš ieveda arī priekšā visvairāk no visiem. Metiem pa vārtiem 5, otrā vieta starp visiem spēlētājiem. Scoring chance 4 viņam bija. Ir kā viens puses forši, no puses sūdīgi. Scoring chances neiemeti. Okay, bet radīs scoring chances. Viņš rada moments. Un punkti, viens punkts jau viņam beigās, viņš to rezultātu piespēja pirmajā spēlē bija. Un, zin kā, viņam tā mentalitāte arī viss tur ceļ ārā, ka viņš tāds vēsts čalis, ka viņš nav tā, kurš pārdegs, baigi labi tā nūjas situācija, gan vienīgi bija citādāk. Bet ka viņš nav tāds, kurš pārdegs. Un viņš arī, zvai ne, tur tā otrā spēle, kur viņš golu ielika, viņam Rip bija aiz vārtiem. Ļoti veiksmīgi atlets, un tā viņš patīk, ka viņš intervijā teica, ka, pirmā doma, kas man bija prātā, vai tikai nesačakarēšu to momentu. Viņš redz, ka vārds sāks stūrī, riperē aiz vārtiem, otrs stūrs ir tukšs, tā kā tu esi kustībā, ja tu neiemetīs, tu būsi tā kā lohs, vai ne? Don't skrūdīs apēn, viņš aplika riņķi, ielika iekšā gatavs. Viņš ir laba virzība uz vārtiem. Bedārds, chasing greatness. Bāc labas nākamā epizodes apstīšos, lai vienkārši ir statistika. Solījuma tops. Pastīties, kādas ir veiksmīgākās pirmgadnieku sezonas. Jo es šobrīd absolūti esmu iekšā šitajā hypā. Bedārda hypes, vai ne? Jā, es esmu pilnīgi iekšā bedārda hypā. Patiesībā pagaid nākamā spēle, un tur būs statistika. Nē, vispār vēsturiski pastīties, kāda ir. Kurš ir visu laiku labākais rūkijs? Rūkijs ar punktiem un cik augstu bedārds. Mūsuprāt, varētu. Es apsvērstu, cik bija Selenē pirmā sezona. Man liekas, ka Selenē arī varētu būt ir rekords, vai ne? Pirmgadniekiem. Labi, bet, kungi, es jums atkal esmu sagatavojis vienu spēlīti. Mēs esam nolēmuši, ka mēs ieviesīsim šo spēli. Katru reizīti. Nevienmēr es sagatavoju. Reizīti, solījuma tops. Tas būs čomiņu riekskotis. Pagājušajā nedēļā. Jums gāja labi. Ne pagājušā nedēļā, bet pēdējo reizi, kad es biju. Tad jūs minējāt spēlētājus ar vismaz 3 olimpiskajām spēlēm no Latvijas, kam ir. Šoreiz mēs uzspēlēsim savādāk. NHL jaunā sezona sākās. Nacionālajā hokeja līgā ir spēlējuši 22 Latvijas hokejisti. Ledus hokejisti, neskaitot Vārtsargus. 22. Es jums pateikšu, ka Vārtsargi jau nespēlē. Vārtsargi nespēlē, Vārtsargi stāv tikai kastē. Bet Ledus hokejists. Nē. Viss kā čil. Vai Ledus hokejists? 28. 28 Ledus hokejists. 28 hokejisti. Es jums pateikšu spēlētāju un cik spēles viņš ir nospēlējis. Jāpasaka. Un tad es tev pateikšu citu spēlētāju, un tev būs jāpasaka, vai viņš ir nospēlējis vairāk vai mazāk kā iepriekšējais. Un skatīsimies, cik tālu jūs tā Pāk. Es tev pateikšu, piemēram. Up and under, over under. Jā, bet tu pirmo nosauc spēju skaitu.
Es pateikšu spēļu skaitu un spēlētāju. Ok, tu sāksi ar vienu spēlētāju, tad mēs... Jā, okay, un tad es te... Vairāk mazāk. Es domāju, ka jūs sapratīsiet. Es ceru, ka visiem viss ir skaidrs. Sāksim mēs ar... Sāksim ar Artūru Kuldu. Artūrs Kuldu Nacionālajā hokeja līgā ir piedalījies 15 spēlēs. Mārtiņš Karsums ir piedalījies vairāk vai mazāk spēlēs? Kā Mārtiņš Karsums bija Bostonā, tur kandē, bet Reāli 14 tikai uz Tampu. Man liekas, ka vairāk viņš nospēlēja beigās. Viņš ir golu paguva iemest. Man liekas, ka Karsums, viens vēl tāds labs jautājums. Izgāzties ar pirmo būtu sāpīgi. Būtu sāpīgi, jā. Es jums neiedēvu straiku sistēmu arī šeit. Tu draņķis tāds. Bet te mēs varam katrs teikt savu atbildi kaut vai. Jā, tu varēsi viens otru izdarīt. Labi, jūs varat viens pret otru spēlēt. Nē, mēs izdarīsim. Ja viens kļūdās, otrs pavāk tālāk un atdzīvi. Mēs spēlējam. Bet tad uzreiz otrs sistēma. Mēs kāpēc spēlējis. Tur tā ir, ka viens zaudē, otrs var izglābt. Labi, tātad Artūrs Kuldu 15 spēles. Mārtiņam Karsumam bija vairāk vai mazāk? Mazāk. Tu teiksi mazāk, jā? Es tad teikšu vairāk. Tomam ir taisnība vairāk. 24. Un izglāba. Viņš tevi izglāba. Bet, šitā viss. Viņš piekrīt. Man vienkārši likās, ka es zinu, viņš mazāk. Mēs muļķi, jūs esat kāds mazāk. Karsums tik bija vairāk. Ja apsties statistiku. Protams, man ir viegli, man statistika ir. Pilnīgi muļķi. Viņš nemākat vispār hokeju runāt. Mārtiņš Karsums, tāds 24 spēles. Grigorijs Pantiļējevs. Grīša, Bostonas Bruins laiki viņam bija. Grīšam, labs jautājums tagad. Šitais ir diezgan sen. Šitas ir baigs sen, es vienkārši neatceros, ko viņš tur izdarīja un neizdarīja. Šitais ir īstenībā sarežģīti. Es likšu mazāk. Tas mazāk nekā... 24 tagad, jā, tas jaunais cipars ir salīdzinājumā ar Mārtiņu Karsumu. Viens īstenībā, nē. Es nezinu, viņš nospēlēja pilnu vai nenospēlēja pilnu sezonu. Es tiešām neatceros. Ja tev tas palīdz. Tagad ūsās smējās. Un sākot jaunais duraks. Jā, Grīši īstenībā, tāpēc, zin kā, 90. vidus. Skaidrs, ka tajā laikā vēl kurps kanāpa mācējās droši vien. Labi, es negribu, lai jums tik ātri beidzās šitam, es jums palīdzēšu. Grigorijs Panteļējies, tu ko iegūklē varbūt. Nē, tas nebūtu godīgi. Viņš visiem novērs uzmanību, neko nedara. Tā, es saku vairāk, jo psiholoģiski, man liekas, kad vecāks baigi, cik bija iepriekšējais? 24 ir Karsums. Bet viņu paņēma uz viņš bija vienu sezonu tur iekšā. Cik te viņam deva spēlēt tur NHL Panteļējevam? Es nedomāju. Tu domā, tajā laikā, ja tev paņēma kaut ko uz vienu sezonu, tev tur ekskursijā aizved, un tu tikai vienā spēlē piedalījies. Tehniķim ir taisnība. Vairāk. Grigorijs Panteļējevs 54 spēlēs piedalījās. Viņš nospēlēja to vienu sezonu. Grīšam. Rošamies viens otrs. Labi, jūs esat katrs savu dzīvību zaudējuši. Viss dzīvības ir beigušās pie pirmajiem diviem. Tad beigsies nākamajā. Ņēmam Grīšas cīņu biedru. Aleksandrs Kerčs. Kerča kungs. Katru gadu, man liekas, 1. aprīlī parādās ziņa, ka Kerčs tiek pasaukts atpakaļ uz NHL. Tikai citā statusā Edmontons Oilers komandā mazāk. Mazāk, Aleksandrs Kerčs tikai 5 spēlēs. Jā. Labi, tagad 5 ir cipars aktuālais. Jā. Tagad būtu baigs stulbis. Tagad, Džeki, saka Arturs Irbe. Bet es gribētu, lai tikai viņš atbild, jo tas būtu patiešām interesanti. Kristiāns Rubīns. Mazāk. Jā, mazāk 3. Tās 3 spēles, man liekas, pat es redzēju. Viņš ar mums uzauga šeit, tā kā podkāstā, un viņš arī uzauga. 3. Labi, lieksim atpakaļ uz vidu, ņemam nākamo Herberts Vasiljevu. Herbis Atlantas Thrashers. Vairāk. Tagad ir 3. Vairāk. Herberts Vasiljevs nospēlēja 51 spēli. Tagad paņemsim kaut ko atkal tādu interesantāku. Labi. Kaspars Daugaviņš. Ieskaitot izslēgšanas spēles vai nē? Šeit ir regulārā sezona tikai. Tikai regulārā sezona. Jā. Skaitlis ir, Herberts Vasiljevs skaitlis ir 51. Vairāk vai mazāk kā 51 spēle NHL Kasparam Daugaviņam. Baigi līdzīgi, man liekas, ir. Man liekas, ka baigi līdzīgi ir. Definē līdzīgi. 10 robežās. Nē? Ir vairāk kā 10 atšķirība. Un tad ir vairāk. Jā, ir vairāk. Kasparam Daugaviņam 91 spēle. 91 regulārā. Tā labi. Man liekas, ieskaitot ar playoffiem 91. Nopietni tik daudz viņam regulārās ir?
Jā, 91 spēle regulārajā sezonā, ja līdz prospekts man nemelo. Ok. Teodors Bļugers. Vairāk, ok. Es vienkārši gribēju tikt pie šitā skaitļa. Raitis Ivanāns. Tā, cik Tedim? Tedim ir 268 spēles. Viņi ar Raitu Ivanānu atrodas blakus tajā sarakstā. Cik ir? Kāds cipars jau? 268. Un tā, es pateikšu atšķirību vienkārši spēlēm. Spēļu skaita atšķirība ir 14. Raitis Ivanāns ir vai nu par 14 vairāk, vai par 14 mazāk. NHL, viņš no 6. gada, man liekas, ar sāku figurēt. Es domāju, ka vairāk. Viņam, man liekas, ka ir mazāk, jo viņš nevienā sezonā, man liekas, nenospēlēja pilnas sezonas, jo Kaušļiem ir tāda nelāga tendence arī savainoties. Man liekas, viņam sezonā vidē, man tā vienkārši kaut bildi priekšā, man liekas, ka viņam vidē kaut kur pussezona katru gadu plus mīnus ir. Un viņš bija līdz 10. gadam, 9. man liekas, vairāk vai mazāk, un tad kaut kādas spēles bija. Es liktu, ka mazāk. Es liktu, ka vairāk. Labi, tagad viens no jums izskatīs, un otrs tikai turpinās spēlēt. Un tu viņš turpinās. Turpinās tehniķis vairāk. Jā, vairāk. Raitis Ivanāns 282 spēles. Bļugeram ir 268. Jā. 282. Tu redz playoff piemāna. Un ko tehniķi? Tagad es pievēršos tev. Tom, tu vari skatīties arī to sarakstu ar mani, ja tu gribi, jo tagad jau tehniķim jāmin. Mēs esam pie Raita Ivanāna. Dodam Raitim Ivanānam pretī Rudolfu Balceru. Rudolfs Balcers. Mazāk. Jā, mazāk. Helmuts Balders. Rudolfs Balcers, starp citu, ir nospēlējis 170 spēles. 170 cipars, jā. Un nākamais ir Helmuts Balders. Nacionālajā hokeja līgā debitēja 39 gadu vecumā, vai pat vēl vecāks bija. Bet viņš kā karalis tur debitēja. Viņš devās kā karalis. Vai vispār tur uzvedās. Labi stāsti tur playoff. Man liekas, ka mazāk. Jā, ir mazāk, krietni mazāk. 26 spēles Helmuts Balders paspēja aizvadīt. Kaspars Astašenko. Nav kaut kur blakus? Ir diezgan tuvu, jā. Tie 20 ir sāpīgi. Tur, man liekas, daudz 20. Nē, nu tā, procentuāli skatoties, jā, no spēlētājiem, kas ir. Cik cipars? Balderim ir 26. Vai Astašenko bija vairāk vai mazāk? Mazāk. Mazāk, pareizi, 23. Ok. Tālāk. Jānis Sprukts. Vairāk. Mazāk. Jānis Spruktam bija tikai 14 spēles. Ko tu tik ātri visus tev jāstāv uz acīm? Es skatos uz augšu, uz leju, tāpēc tā bija jālasa. Tehniķi apsveicam ar uzvaru, Čomiņu Riekskodī. Tu tik tālāk par Tomu. 14 tikai. Tikai 14. Tā. Kas man šeit, it kā tā skatoties uz to sarakstu, nekas nepārsteidz, laikam. Nu tā, uzmetot tāds no latviešiem NHL. Jautājums ir, vai Girgensons noķers Ozoliņu? Girgensonam ir 626, Ozoliņam ir 875. Cik viņam 3 sezonas bez traumām vajag? Jā. Sanāk? Cik viņam ir 3? Vairāk. 3 sezonas bez traumām būs 246. Tā viņam bišķi vairāk. Viņam, nu, principā, 4 pilnas sezonas. 4 pilnas sezonas. Viņam tagad 31. 31. Būs. 30 vai 31. Būs. Ar mūsdienu medicīnu. Vajadzētu būt, arī domāju, ka būs. Viņš tik ļoti labi īstenībā tiek galā ar savainojumiem visu un kopi sevi un veselību. Es domāju, ka ja tur nav absolūti kāds idiots pretī, tad viņam vajadzētu arī nospēlēt tās spēles. Nu tā, īsumā. Ok, tas ir tā kā izdarīts. Vēl. Mums bija Facebooka jautājumi. Tehnicis. Facebookā šorīt bija. Jā, Mežpils alus Facebook jautājumi. Labi. Tev vajag kaut kādu džinglu sagatavot. Es zinu. Tu varētu nodziedāt kaut ko. Tā. Nav jau X-faktors. Nu, skatāmies, kāda es tad varu vaļā. Visi komentāri. Un sākam ar vecākajiem, ja? Ok. Cik Konors Bedārds? Es domāju, ir Konors Bedārds. Ja. Konors Bedārds gūs punkts. Un kur Slovāku pirmie drafta numuri ir palikuši? Jautā Artis. Bedārdam, labi, punkts spēlē vidē būs vai nebūs? 82. Nav jau baķi. Būs.
Es arī domāju, punkts spēlē viņam būs. Es arī domāju, ka būs. Lai gan viņa komanda tiek vērtēta ļoti zemu, bet punkts spēlē viņam būs. Jā. Slovāku pirmie numuri, es godīgi sakot, Iedosim laiku. Iedosim. Pirmā spēle. Pirmās spēles. 82 spēles sezonā. Aizvairās, ciet man. Pazaudējies. Jā. Pazaudējies. Tikmēr, labi atstāsim Mešpils jautājumu sadaļu. Labi. Tu tehniķi par internetu esi samaksājis? Jā. Čista? Ir aizdomas. Ir nianses. Domas. Es nezinu, man pēkšņi vairs neiet. Nu, pieslēdzies mobilajiem. Jā. Jā. Man ietit kā. Kas ir, pasaka ātri, kurš ir tas Wi-Fi, kuram man ir jāslēdzās klāt? Es to te teikšu podcastu laikā. Nu, come on. Kā tad? Pieslēdzies manējiem. Labi, bet Tur es tās atveršu vaļā. Davai. Nu, tā rādās manējies. Gromīlas iPhones. Nē. Un tagad? Nu. Lorenzo come to 2D nosaukums. Starp citu, off topic. Jūs dzirdējāt, ka Briedis gribot aizdīt cīņu Latvijā? Paroli jāvada tehniski. Mairis Briedis. Parole Mairis Briedis. Fujas paroli ielikt. Jā, Mairis Briedis būs paroli. Ar maziem burtiem? Jā, pagaidu. Ar lieliem uzrakstīt. Bet viņš gribot Rīgā cīņu aizdīt janvārī kaut kā. Jā, ir. Jā, viņš bija uztaisījis kaut kādu. Viņš bija uzprasījis kaut kur internetā. Kur jūs gribētu, lai man būtu cīņa? Latvijā vai? Tā nevajag prasīt, kas tur bija. Nu, vispār tas tā kā jocīgs. Pohoj, kur cīnies. Es nepateicu kaut kādu, nezinu, tur Maskavu vai kaut ko tādu. Arī bija. Protams. Nevajag tādus jautājumus uzdot. Nu, nevajag. Nu, tā nevajag. Tā, Latvieši nav uz mutes krituši. Tīkā kā. Tā esmu atpakaļ ticis pie Mešpils jautājumiem. Cik ilgi Guvs Balinskis noturēsies NHL? Šobrīd, kamēr līdz atgriezīsies savainojumu un, jā. Tieši tik ilgi. Kā mūsējiem šogad ies NHL un NBA? NBA mūsējiem ies labāk. Ja mēs tā skatāmies cīņā par trofeju. Jā. Bostonā ir aktīvs. Beidz, tur ar tādiem cilvēkiem porziņas var arī slinkot un punkti nāks. Jā. Viņam tikai jābūt pie groza un alī upi jāliek iekšā. Tā jau bija. Absolūti sliktākais scenārijs ir otrā playoff kārta. Tas ir, ja tur savainojumi un tiešām slikts matčups gadās, bet, ja tur kāds notraumējās smagi, jā. Arī pat, ja kāds notraumējās, tāpat tā komanda ir jaudīga. Viņiem 4 dūži, izskatīs 1-3 vajadzētu vilkt. Vienkārši, es nezinu. Ratiem vajadzētu braukt. Saliekās, ka viņiem, piemēram, playoff otrajā kārtā ir jāspēlē ar Milwaukee. Kur ir kaut ko luņojuši visu sezonu, piemēram. Tad beigās kāds ir atdzīvojies pirms playoffiem un aizgāja. Kaut kas tāds. Okay. Tāpēc. Un īstenībā OKC arī būs playoffs. Kam ir OKC būs playoffs. Šito līniju es gribētu. Paskatīsimies, bet tā kā nāks tuvāk NBA sezonā. Bet porziņš kaut kādos playoffos būs visiem latviešiem jābrauc, kad boss un dārgāts biļetes jāpērk. Jā. Mums ziņu dienas priekšnieks, starp citu, būs Ņujorkā tieši tad, kad Bostona aizvadīs Knickerbockeriem sezonas atklāšanas maču. Jā. Es gan nezinu, viņš beigās biļetes nopirka vai nenopirka, bet viņš ar pirmo spēli varētu būt diezgan skārbi. Diezgan sālīti. Varētu arī nebūt pirmo. Kam ir jānotiek, lai Bostona nebūtu playoffos? Vienkārši tas nenotiks, bet kam būtu jānotiek, lai tas nenotiek? Mājiņš jāuztais. Bez nāvēm, tā kā. Mēs runājam bez nāvēm. Nē, kaut kāds mājiņš jāuztais stulbs. Stulbs mājiņas. Tad jānoliks jauns ģenerālmenedžeris. Covid-25. Okay, labi. Nav. Tā nav. Tā vienkārši nenotiek. Trešais pasaules karš. Tāpēc es prasīju bez nāvēm. Trešais pasaules karš bez nāvēm. Jā, basketbolā. Labi, ejam tālāk. Andram ir ļoti garš jautājums. To mēs daļu izlasījām. Pēc daļu. Labi. Viņš ir no vairāku pakāpju jautājums. Andrs raksta. Okay. Vai nav dzirdēts par to, ka GO3 varētu rādīt vēl kādu hokeju čempionātu, piemēram, Čehiju? Ir dzirdēts. To varētu ielikt. Ir sarunas. X, turpināt komentēt, prasīt. Jā, iet rakstiet, atrodiet Tomu Circeni un
Droši rakstiet viņam. Parunājiet vairāk par OHL. Vai ir doma apmeklēt kādu spēli klātienē? Man ir doma apmeklēt pilnīgi visas. Es gribu pilnīgi visas Zahalas apmeklēt. Un, kā saka, parādīt. Pagaid arī Tallinā un Lietuvā? Jā. Okay. Nu, tur jāskatās. Bet galvenais Latvija noteikti vajag. Un, tad jau redzēsim, kā solījuma tops piepildīsies. Un tad Andrim ir publisks nesmukums Zemgales lauciņā. Tad lasīšu. Tas ir par spēļu kalendāru. 2. decembrī bija doma palielai kompānijai braukt atbalstīt Jelgavas spēli Tallinā pret Pantērām, ietverot visu nedēļas nogali Tallinā. Domāts darīts viesnīcas, caur booking ir nobukots, samaksājām 1,5 droši vien. Bet tikai nejaušības pēc uzzināja, ka spēle 2. decembrī ir Jelgavā, respektīvi Zemgale spēlēs mājās, bet 13. janvārī ir jādodās uz Tallinu. Zemgales mājaslapā viss ir otrādāk. Ļoti paveicās, ka Igaunijas pusē bija saprotoši cilvēki un naudu nepazaudējām. Datums piekrīt pārlikt. Tas ir labi. Šie sīkumi un neprecizitātes, kā izrādās, var sataisīt diezgan lielus mēslus. Tā nedrīkst. Es paskatījos, Andrim ir taisnība. Zemgales mājaslapā tiešām ir rakstīts otrādi. Cik liela kompānijai jābūt pa pusotru? Nu, jautājums, kāds apartaments tu paņem? Hiltonā paņem labākos apartamentus, 450 eiro par nakti būs. Kāds ir palicis? Es neesmu palicis, bet es Hiltonā esmu palicis. Brīvajā laikā. Tikai kā citi mašīnas skatās, kurš nevar atļauties. Kur ir garākās? Pastīšos, kur varētu palikt, kur es nepalikšu. Romā bija super fantastiski meklēt. Vai arī, kad viņš uz Itāliju braucot, viņš tā kā uzlika prizes. Highest to lowest, nevis lowest to highest. Pirmais filtrs man Romā bija vienkārši bez filtres. Atvēru family friendly viesnīcu. Pirmā viesnīca 13,000 eiro panākt, 17,000 eiro panākt. Tad nācās. Kolizija plānot palika. Disneylandā. Uz dienu Tornī kaut kur. Nē, Romā nereāli dārgas viesnīcas. Beigās, parastā, Luku bankī satikāt? Nē, nesatikām. Tad Boloņa baigi tālu. Sanāca 4 stundas ar mašīnu būtu jābrauc. Un mana ideja apmeklēt Boloņas un Kauņas Žalgira spēli klātienē neguva lielu atbalstu manu 3 meiteņu kompānijām. Bija balsošana? Bija balsošana. 1-3. 4-0 pats ar nobalsojumu. Kad sūdi nesanāk labāks ar nobalsošanu. Pēc tam vēl atriepsies. Labi. Evertam ir jautājums, kas notika ar pagājušā gada NHL braketu? Man ir screenshots ar uzvarētāju kaut kur. Toms uzvarēja, man liekas. Nē. Tajā braketā. Mūsu savstarpējā, jā, bet tajā braketā uzvarēja legāli cilvēki. Jā. Man ir kaut kur screenshots vēl joprojām. Iespējams, ka pats Everts uzvarēja. Restarts 2 strong. Restart 2 strong. Tie ir vairāk uzvarētāji. Kaut kāds SPN fan, kurš nav ielicis savu 2, kas nav ielikuši savu klišku. Tad ir tas es un Zemgale HK. Arts. Tā, labi, Mārķim ir jautājums. Vai ir zināms, kurš pārņems tiesības pēc Viaplay aiziešanas? Es pieņemšu, ka par NHL ir jautājums. Es nezinu, un ja godīgi, es domāju, ka neviens. Tu tādu personīgo viedokli. Personīgais. Es ar savu bet ir viens darbu vispār neesmu runājis. Es ļoti gribētu, lai GO3 Sport pārņem. Es patiešām ļoti gribētu. Bet es... Tu nav mums nekad bijis. Tur ir reiz jāsaprot vēl viena lieta, kādi ir tie līgumi, kādi ir viņiem, vai tos līgumus var izpildīt arī pārņemot, vai, kā. Bet pagaid, bet to nezinu, vai ne? Tev ir ko reāli atbildēt? Nav, šobrīd nav nekāda papildus informācija. Es saku, vienkārši tie līgumi ir dažādi, nosacījumi ir dažādi, un viņus pārņem bieži vien pat nemazam nedrīkst. Tas nozīmē, ka vai viņiem jāpārdod. Tur ir sarežģīti. Cits līgums jāpārdod, cits līgums tev jādod atpakaļ, tur soda naudas. Tur ir ļoti daudz variantu, bet detaļās nezinu. Bet ņemot vērā, ka šobrīd Viaplays rāda mūsu reģionā hoķīti, NHL tagad ir šajā sezonā ir tas jaunums, tāpat kā NFL, ko es skatos katru svētdienu Redzone, simulcasts. To legāli Latvijā var tagad redzēt, vai tā kā Viaplayam ir visas tiesības nevar? Es neesmu skatījies, vai viņiem tas ir. Vai paskatīsimies. Bet nav viņu uz visām spēlēm, liekas, to nav. Kā nav? Kāda jēga no viņa? Viņiem bija kaut kādas dienas atsevišķas, kad viņi to taisīja. Jo tas jau nav tā kā NFL, ka tev visas spēles vienlaicīgi sākās. Tu biji bišku... Tur nedaudz sava, jo tas polts, ko es redzēju, ir, ka viņi jā, bet tas ir tajā, tur bija tās konkrētās dienas, kad spēles ik pa 15 minūtēm sākās. Make sense. Jo tev ir 2 spēles naktī, tad... Labi, tev zin, kā Tampa Bay sāka 2:01 naktī, otrs sāka 2:03 naktī. Baigā jēga no tā nav. Vai NHL šo regulāro sezonu kā favorīti nobeigs atkal Boston vai tomēr kāda cita komanda un kāpēc? Boston nebūs favorīti.
Kāpēc? Kā favorīti ņemsim kā prezidenta trofejas uzvarētājiem. Jā, es arī domāju, ka Bostonā neuzvarēs. Es teikšu, ja man New Jersey Devils iegūs prezidenta trofeju. Jā, New Jersey Devils. Karolīnas Hurricanes. Jā, tas ir arī, ko Čomiņš no BCF domā. Mārcis, vai Toms nevēlētos nokomentēt kādu spēli Vieplay? Viņš grib man aiziet uz Vieplay, kad viņi varās ciet. Kāds bija? Pa ko? Un kurš šogad būs NHL līderis pusē sezonas pēc jūsu domām? Pussezonā. Buffalo Sabres. New Jersey Devils. Tu gribētu komentēt kādu spēli Vieplay? Labi, es tev jautāšu tādāk, vai tu gribētu komentēt kādu NHL spēli savā komentētāja karjeras laikā, vai tu gribētu, lai beigās tu esi vismaz vienu NHL Stanley Kausa fināla maču nokomentējis? Čeklistītē joprojām tas stāv atvērts. Jā, var mums komentēt. Nē, es jau varu, uzliksim NHL uz Xbox vai PlayStation un viss notiksies. Uztaisīsim čeklistu vakar. Guntis jautā, cik spēles nospēlēs NHL Šilaus? 20. 10? Es saku 20. Viņam vārds ar kaskāvēm jau vecīt. Leo, jautājums, vai Harijs Vitoļņš tiks pie kluba šajā sezonā? Nē. Es domāju, ka viņš var nesteigties ar klubu. Ralpam jautājums, lai popularizētu OHL, kādēļ gan nerādīt pa GO3? Tas maksā naudu. Kādam ir jāfilmē un jātaisa, tas ir kvalitatīvi, ir latiņa, kur nedrīkst nolaist zemāk. Jā, Kolumbusas caurumainās aizsardzības ietekme uz Merzļikinu, spriežot pēc pirmās NHL spēles. Ralf. Caurumainā? Nē, tur bija labi viņam jāvelk ārā. Tas nav iedvesmojoši. Jā. Ilgtermiņā. Tā, Matīs raksta. Varbūt mazliet netipisks jautājums jūsu podkāstu ietvaros. Ko domājat par bijušā F1 braucēju Davida Kultharda izteikumiem par to, ka F1 braucēju uz VRC braucēju fonu izskatās kā amatieru? Viņš tiešām tā pateica? Es nezinu, bet izskatās. Pieņemsim, ka pateica. Šis salīdzinājums man šķiet mazliet jocīgs, jo tās ir divas pilnīgi atšķirīgas disciplīnas, bet tāpat laikā, kamēr F1 braucēji braukā pa apli, VRC braucēji traucās pa mežiem ar ātrumu 180 km/h. Nekādā gadījumā nenoniecina F1 braucējus, bet man šķiet, ka VRC ir pelnījis vairāk uzmanības globālā līmenī nekā pašreiz. Viss atspoguļojās tajā, kā tu vari sekot līdzi sacensībām. Protams, ka ir ļoti aizraujoši sekot līdzi pulkstenim, kurš tikšķi uz priekšu un skatīties translācijām līdzi. Un tagad tev ir onboard kamera, un tu tiešām redzi, ka viņi kā nenormāli brauc caur grāvu uz grāvu, bet tiek līdz finišam. Ir aizraujoši, bet cilvēkus sajūsmina, kas ir F1 lielākā problēma bijusi pēdējos gados, kāpēc DRS sistēma tika izgudrota un pārējās visas šīs lietas. Apzīšanas cilvēkiem patīk redzēt, kā viņi face to face satiekās trasē. Viss. VRC nav jautājumu, viņi ir superīgi piloti. Tur ir paši Raikonens, ka viņš teica, viņš piedalījās Kubits, kad piedalījās, un viņi teica, ka tur bikses pilnas braucot ar rallija mašīnu. Tas ir kosmos. Tāpēc ilgtermiņā es domāju, ka rallija cross ņemam gadus 30. Tiešām ilgtermiņš. Es domāju, ka rallycross būs populārāks. Es domāju, ka nē. Es domāju, ka rallycross jau sāk savu norietu. Es esmu pārsteigts, ka viņi sāk savu norietu. Spēļu štēlu, beidz, rallycross, tu fani skatīties. Nenormāli. Tāpēc, ka iznīcina uz vietas, tev vajag cilvēks, tas ir atmosfēru. Rallyā cilvēki ir, starp rallijas ļoti labi skatīs ar Latvijā. Rallycrossā uz vietas atmosfēru iznīcina kas? Elektroauto. Paldies uz redzēšanos. Pilnīgi nebaudāms pasākums. Nekāda pievienotā vērtība nav. Tā kā, ja viņi ies to līniju, tad visticamāk tur arī izbeigsies. Matīs raksta, kāds ir jūsu domas par vakardienas brīnumu futbola laukumā? Es jau par tā parunāju. Es ceru, ka Matīs mēs atbildējām. Ļoti labs domas. Jā, domas ir labs. Dainis in vai out. Dainis ar savu vektoru var tagad iet. Mūža līgumu Dainim. Tā. No, kas tur vēl ir? Kāds ir iespējams, ka neviens nav redzējis, bet jau visi ir dzirdējuši, ka sporta karalis ir zirgā. Futbols ir topā, Guntars raksta. Mārcis viņam atbild, ka viena uzvara nav nekas īpašs. Guntars raksta, tomēr nebūs sagaidīšana pie brīvības pieminekļa un brīvdienas. Kāda sporta komanda? Tomēr šajā sporta veidā ir vislielākā konkurence, kā mums te ir cilvēki teikuši, un šis ir jānovērtē. Līdzīgi kā ar F1 un VRC, tāpēc lūdzu gada sporta komandas balsojumu, es domāju, Latvijas futbola izlases uzvar Turciju un uzvar Horvātiju. Gada sporta komanda? Protams. Tieši tā, balsojam. Mātīs, par hokeju. Nezinu, kā jums, bet man šķiet diezgan pozitīvi, ka komandas, kuras ienāk elitē pasaules čempionātā, izrāda vai vismaz cenšas izrādīt konkurenci elites komandām, izņemot Dienvidkoreju. Man arī patīk tas, ka pēdējos gados uz eliti kāpj tās komandas, kuras sen tur nav bijušas, nevis visu laiku spēlē komandas, kuras gadu iepriekš ir izkritušas. Tas bija viens brīdis par austriešu un itāļu vilcieniņu. Tā ir fair, poļi būs.
Poļu ideja, bet tas ir tik labi, ka viņi šajā turnīrā būs. Viņiem pie pašas robežas komandas spēlēs. Tur poļi būs, Slovāki tur spēlē, tur būs liels. Būs vīlies, ja nebūs Polijas līdzi tā daudz. Mēs būs ļoti vīlies. Okay. Beidz, poļi atbrauks. Robertam, interesants jautājums. Kāds, jūsuprāt, ir visievērojamākais wonderkid, piemēram, bedārds vai maģēma, kāds ir jebkad bijis Latvijas sportā? Kristaps Porziņš. Porziņš. Paldies auguma centimetriem un, protams, ar ieguldītiem darbam, bet bez auguma centimetriem tur varētu daudz darba ieguldīt. Kas varētu Porziņam sastādīt konkurenci? Wonderkids, kurš varētu būt Hans Ozoliņš, ja mēs skatāmies Latvijas sportā. Viņa sasniegumi. Nu, bija ar tāds. Bet es, piemēram, nezinu, vai viņš bija Wonderkids 14-15 gadu vecumā. Nu, tādā ziņā mēs skatāmies uz karjeru kā zvaigzni. Viņš nebija gan. Viņš nebija. Un daudz brīnījās, ka viņš NHL paņēma. Bija. Nu, it kā jau vēl viens šajā listē iet, bet es nezinu, viņš skatās īsti latvietis. Parola. Nē, ņemot vērā to, ka mums nav tāda sasnieguma bijuši iepriekš. Porziņš ir tiešām, tas Latvijas sportā ir. Jā, viņš ir wonderkids, no kur saka, bet, teiksim tā, NBA sasniegumu viņam nav. Jā, bet tīri par wonderkidiem. Nē, par wonderkidu, jā. Tas tā, jā. Tā kā jā. Pēc šīs sezonas būs viņam arī grādzēns, viss kārtībā. Kas? Bātņa. Labi, basītī, par basīti. Tur uz tā, jauniešu izlasēm sanāca vairāk pasakot, zin kā līdz. Es atzīšos, man likās, ka Roģiks būs vēl jaudīgāks. Tā, kad bija 16 čempis Latvijā, jo viņš darīja visu reāli. Šie 16 čempi darīja visu, un viņš bija pārāks. Tā kā izties pilnīgi visiem tajā turnīrā. Žagars jau var izties pārāk. Žagars arī, jā. Žagars, piemēram, 18 arī sprīcināja. Bet, Porziņš šeit atbildi, manuprāt, ir tikai Anets Pahars. Vispopulārākajā sporta veidā pasaulē. Jā. Tā. jā, labi, nākamais. Andris. Kaspar Devīns, kad pagājušā gada septembra pēdējās epizodēs Kas tu atcerās? Andrim jāizsūta krēkls. Tas nav. Kā, nav tie krēkli vairāk? Nē, krēkli ir, man liekas. Vēl kaut kas ir palicis. Bet... Dinamo krēkli? Jā, bet... Dvīnskis nav vienīgais šeit. Ko tu esi izdarījis? Es to grāmatu aizmirsu no labi, mēs ar tehniku saņemsimies. Andru uzrakstu, lūdzu. Ko mums vajag? Pakomāt, mums vajag adresi vajag? Ko es nezinu, ko tev vajag. Man ir mana dāvana, tevi tev dāvana. Tu sūti. Labi, Andru atsūti. Tu pats, es tev teicu, esi uzmanīgs. Kaut kā vēl neesmu iebērdzies ar šitiem gājieniem. Labi. Kuri jūs prāt būs OHL čempioni šogad? Tas ir atkarīgs, vai Mārtiņš Karsums spēlēs vai nespēlēs. Es pieņemu, ka spēlēs. Es arī pieņemu, ka spēlēs Mārtiņš Karsums un Zemgala. Tā, labi. Mēšpils, Facebook jautājumi. Bija vēl viens kaut kur labs jautājums YouTube pirms 2 epizodēm. Tad vēl cārā. Viņu izvilkšu ārā un nolasīšu jums tā, lai jūs varētu atbildēt uz šo lielisko jautājumu. Davai. Jā, varam vaļā, skatāmies. Toms aizmirst piebilst, ka Edgars Svens Porto ir ģenerālmenedžers. Es to nezināju. Es to nevarēju aizmirst, es to nezināju. Okay. Kā jums šķiet, vai entuziastu hokeja līgas top komandas varētu uzvarēt kādu Turcijas vai Spānijas virslīgas hokeja komandu? Esmu redzējis Turcijas un Spānijas virslīgas hokeja spēles. Man gribētos domāt, ka jā, bet man gribētos tā domāt. Es arī gribētu tā domāt. Varbūt šis ir jānoorganizē. HC Porto pret... nezinu, kāds tur komandas nosaukums varētu būt. Vietējais ķieģelis vai kaut kas tāds tie nosaukums. EHL izlasē. Izlasē vajadzētu. Nē, izlasē vajadzētu. Tur jau labi pīpari spēlē. Robertam bija jautājums, vai būs pēcspēļu livestreamu 20 hokeja čempiem. Ziemassvētku laiks grūti prognozēt. Es labprāt, bet skatīsimies, kā būs. Ir labi spēļu laiki. Sākam ar to, lai to varētu veiksmīgi izdarīt. Kā jā? 26. Redz, ko... Pirmā komanda, ko es uzspiedēju. EHL? No. HK Tervetes backshots. Logo ir. Dibeni un stringiem.
Eju pat tektīs taisot, var uzlikt tiem bildi vēl fonā. Es to biju sūtījis kopējā čatiņā. Man likās ļoti labs, es X-iņā ļoti labi. Backshot. Šautauts backshotiem? Jā. Man nelādējies to bildi. Nu, tu neko. Nē, redz, kas tur ir proud. Tur ir vajag bildi un atbildi. Karoči, tur long story short. Tātad, es atvēršu, lai es redzu. Jā, es nezinu, vai tehniski uzliks, bet ideja tāda, ka McLaren komandai bija pedestāli. Nu, tā kā pēdējās sacīkstēs. Jā, un tur ir visi viņu pedestālu ieguvēji, kas ir bijuši pedestālos, ir tajā lielajā bildē uzlikt, kur 500 pedestālu kopā McLaren ir izcīnījuši. Okay. Un viens cilvēks tur nav. Jensons Batons tur nav, jā. Viņš ierakstīja to, ka manēju, jūs laikam neskaitat, tad jums nesanāk 500. Viņš saskaitīja, cik sanāk 476 vai kaut kas tam līdz. 475. Jā, tos jūs tātad neskaitat laikam. Bet es domāju, viņš nav. Nē, es saprotu, ka viņš nav, bet nevar būt, ka viņš ir vienīgais, kurš nav. Jā, bildē. Nē, tāpēc saprotu, ka pārējie visi ir. Autosport.com uztaisīja. Jenson, mēs atceramies par tevi un ieliku viņu iekšā. Uztaisīja savu 500 McLarenam sveicienu. Nu tā, solīt. Ieliksim apakšā komentāru. Šis man vienkārši ļoti patika. Jensons Batons arī nekad nav uz mutes krīts, viņš jau labi var atbildēt. Jā. Tā, nu ko? Atkal rīts ir pagājis. Rīts ir pagājis. Jā. Cerams, ka... Kad tehniku tu piekdienā aplaudo? Šodien šis saržģīts jautājums. Davai, laudu augšā. Novēlēsim tātad visiem skatītājiem. Jā. Labu nedēļas nogalu. Mums vēl ir GO3 pareizi. Vēču. Jo ir tā, ka piekdienā, sestdienā mums ir Rudolf Balcera aizraujošās hokeja spēles. Un viņš turpina cīnīties par rezultatīvākā spēlētāja godu. Viņš bija uz brīdi rezultatīvākais starp citu. Cik viņam tagad ir? Daudz. Kurš vairs var saskaitīt? Mēs pēdējo spēli nerādījām. Man atkal bija pilns Facebook ar to, kāpēc uz spēli nerāda. Es nezinu, rakstiet circenim. Tur kaut kas bija pārklājās, man liekas. Sieviešu basīts, vai tik nebija NBA. Fināls vai kaut kas tam līdzīgs. Bija, bet tas ir galīgā naktī, tas ir 3 naktī sākās. Nē, viņš ir agrāk. Sieviešu, es paskatījos, tur Džeki iet komentēt 3 naktī. To labi, tu nekomentēji viņu? Nē. Kāpēc tev, kas tu? Es nesakoju līdzi, nebūs objektīvi, es nesakoju līdzi. Objektīvi. Nezinu. Tas ir sports. Es gaidu, kad mēs disku golfu tiesības kaut kādas nopirksim. Un tas būs objektīvi, jā? Tas būs absolūti. Tas, es domāju, būs objektīvākais, ko es būšu komentējis. Jā, bet Rudolfs Balcers, es saku, viņš pabeigs sezonu top 5 kā rezultatīvākais. Bet tur arī vienā spēlē viņš punktus negūs, viņš uzreiz krīt lejā. Tur momentā uzreiz viss mainās, tur viss ir klāt. Un ja jūs esat tie, kuriem vajag sporta notikumus skatīties ar Latvijas spēlētāju dalību, tad basīts arī. Labu Uleba Eirolīgā. Ir mums Šmitulis. Tikai Šmitulis. Bet pēc tam labi, ir... Bankie jau arī savējais, bet tālāk Uleba Eirokausā tur vesela virkna mūsēju. Sāksim ar Prometēju. Vakar var atrast. Prometējs, Gražulis, kas mums tur Žagara kungs tur spēlē. Blūmbergs. Es nezināju par viņā. Un tur Liet Kābeļis, taču ir treneris Letiņš. Roberts Stalmachers. Tas mīļākais treneris. Jā. Natālijas draudziņas leģenda. Un Champions League pagad otrdien. Ar Daraša Faku. Jānis Tīm neaizvadīja pirmo spēli Turcijas čempionātā. Surprise! Vai viņš spēlēs par UF? Es nezinu, bet es atgādināšu, ka es teicu, ka mans minējums bija, ka viņš sezonu nepabeigs Daraša Fakā. Ceru, ka kļūdos, bet... Jā, gaidīsim Instagram postu. Dačku mājās. Gaidīsim Instagram postu, ka viņš ir ļoti daudz ieguldījis savu laiku šajā komandā. Tā kā GO3 tur redzēt ir ko. Pagājās, beidzot atvēra vaļā to basīti. Tu pastīties par to WNBA, man liekas, ka galīgi. 10 vakarā. Tas bija kaut kāds... TV6 Baltics. New York Liberty, Las Vegas Aces. Tā bija svētdiena? Protams, fināla pirmais. Vēl pasties kaut kāda, kas bija darbdienās? Tas man vairs neinteresē. Darbdienās Šveices hokejs nepārklājās ar basketbolu. Es nesaprotu, kāpēc mēs šovakar nerādīsim vienu Eirolīgas spēli. Es esmu ļoti vīlies. XCOM. Raksti to man circenim. Nē, man ir labs basīts šovakar jākomentē. Man ir Olimpijakos ar Barsu. Tas ir labi. Paga Barcelonu? Jā. Gulbis nekomentēs Barcelonu? Tur jau vairs šārs nav.
Gulbis jau bija tā kā šārs cilvēks. Man liekas, viņš vienkārši Barcelonas cilvēks. Nē, viņam tieši šāra fascinē. Viņam šāra. Ko viņi komentē? Ko viņš tagad pārmetīsies uz ko? Jūs jau tur kaut kā sadalat. Man tāda sajūta, ka vieniem ir lietuvieši. Nu, lietuvieši ir Madaram ar Māri. Jā, bet tas ir vēsturiski. Tas ir tā kā Lietuvas izlases māvs līdz beigām. Jā. Ja ir Lietuva, tad ir Madars ar Māri. Jā, ko tu tagad kolēģi mums pārņems? Nu, mums, piemēram, ar Gunču bija VF pirms 2 gadiem, bet tā kā VF-am mājas spēles tagad ir otrdienā, un otrdienā mums ar Tomu ir Star FMA Flexes 6, tur vienkārši nesanāk, un es Tomam Circenim pateicu, ka ja gribās, lai Norēns komentētu. Savāc par savu naudu, bet es gribu būt radio. Jā. Tauta mīl mūs ar Tomu un Negonu. Nevaram mēs viņus atstāt. Un, mums, piemēram, ar Gunču nav tāds. Ko atkārtojam var komentēt? Pagaid, rāda Valencija Fenerbahča. Tas ir biznesa modelis. Rāda tikai S4. Bez komentētāja. Jā. Vai redzēt var, kur ir Monako, Virtus, Žalgiris, Crvena Zvezda, Olimpiakos, Barcelona. Bet kāpēc nav tirgus, kad var komentēt atkārtojumu? Es vienreiz mūžā atkārtojumu komentēju. Es esmu arī vienreiz komentējis atkārtojumu. Tādas bija elles mokas īstenībā. Es zinu, kas tur notiks, un tev... Pirmais atkārtojums, ko es komentēju, bija Porziņģa pirmā spēle Dallas Mavericks Kraklā, laikam pārbaudas spēle. Un es nezinu, kāpēc viņu atkārtojumā rādīja. Un mēs viņu komentējām atkārtojumā. Kinda sketchy. Bet es esmu komentējis, un tas bija fun. Covid laikā Covid laikā NBA iedeva savus leģendārās spēles. Sūtīja. To paredzēto spēļu vietā viņi sūtīja vecās spēles. Un bija nereāli fun komentēt, jo viņi bija izgriezuši ārā visus timeouts. Un tu vienkārši, kas sāki tā mauc, stundā viss bija galā. Stundā viss bija beidzies. Un pilni kā postiņu paņēma. Protams, ka pilni kā postiņu. Bet vienīgi, kas bija debili, viņi griez ārā tos timeouts. Un kaut kāds, Michael Jordan, tā kā pirmais ikoniskais metiens, mirklis pret Cleveland Cavaliers, kur viņš no pēdējā sekundē ielēja game winner no soda metiena līnijas, tur, kur viņš nejāga augstu uzlec. Parādīs to video, droši vien jūs būsiet redzējuši. Un tur sanāca tā, ka līdz tam brīdim, tā, ka bija pauzes, tad viņi atstāja, tā kā, viņi negriez. Bet pēdējo timeoutu pirms tā tur viņi izgriez ārā, sanāca, kad ir darbība, bumba iziet tautā, paņem timeoutu, un uzreiz ir tas nākamais, ka ir piespēle. Mums ar Gunču tā kā vispār, mēs, protams, zinām, kas tas notiks un kādā sakarā vispār to spēli mēs rādām tikai dēļ tā viena fakinā metiena. Un mēs viņu principā palaidām garām. Bet jūs jau varētu uztīt atpakaļ? Mēs nevaram uztīt atpakaļ. Tāds tehniski nestrādā, diemžēl. Mīkstie. Patī 10 sekundes atpakaļ. Tā, sagatavojamies. CV un nāc strādāt. Jums vajag to playhead, ka jūs esat pelīti uzbraukties, tā, lai visiem tracina ārā un atstāt viņu kaut kur vidū. Flomīt vēl kaut kādā. Jā, un tad tu pabrauc atpakaļ, un tad tā pa sekundi, pa kadram pāris. Redziet, kas te notiek. Redziet. Oh my. Labi, pieklājības pēc, pirms mēs atvadamies, apstīšos, vai vēl kāds jautājums nav iebirs, lai mēs zinām, kāpēc. Nē, nav. Face off 30. Face off 30. Go 3. Tas ir jaunajiem klientiem, vai ne? Jā, ja jūs esat esošais klients, ziniet, jums tas neatiecās, tā kā nevajadzētu kancelot savu subscription un taisīt jaunu kontu un izmantot Face off 30, lai dabūtu 30% atlaidi. To tik tiešām nevajadzētu darīt. Piemēram, jums ir kāds draugs, draudzene, kam ir e-pasts, tā kā neizmantojiet viņa e-pastu. Neietaupiet 30%. Jā, tā kā, jūs esat... Flashback par to bezalkoholisko alu man bija viņa atsita. To, ka mēs studijā dzeram tikai bezalkoholisko alu. Kaspars arī. Mums... Zemgals spēlē aizbrauc dzēra tikai bezalkoholisko alu. Visi Mešpils alus ir labi. Lietojiet, protams, atbildīgi. Bet šeit studijā mēs dzeram tikai bezalkoholiskos alus. Tad, kad mēs paceļam glāzītes, tas ir bezalkoholiskais alus. Tikai krūzītes. Krūzītes.
Un nevajag spriest par kvalitāti, ka mēs ar to reizi nepacēlām to glāzīti. Ierakstu laikā. Nē, ir agrs no rīta. Ir agrs no rīta. Jā, bezalkoholisko alkoholu. 11. Bezalkoholisko jau var 11 no rīta droši dzert, jo tas ir bezalkoholiskais alus. 11 vakarā dzer. Jā, jūs varat to nopirkt, ofisā atvērt vaļā un dzert. Un ja kāds teiks, tu alu dzer? Saka, jā, bet tas ir bezalkoholis. Alkoholiskais. Tu negribi zināt, kā tā saruna tālāk attīstītos. Tu tik uzreiz iecēl kārtā. Nē, kā. Man gribējās tikai garšiņa. Jo alus ir garšīgi. Kā ir tā? Labi, lai visiem fēnas brīvdienas, mēs tiekamies nākamajā nedēļā. Čau!